Vai tu teiktu, ka latvieši ir tādi zemnieki savā būtībā? Mēs tik daudz mums ikdienā, katram tur teju, teiksim tā, trešajam savs mazdārziņš, un te man arī citi iepriekšējie viesi saka, kad aizies pensijā, tad gribēs nodarboties ar dārzniecību, un tas daudz, kur mums parādās, un tas sirdī tuvu tāda lieta. Vai teikt, ka tā arī ir, kad latvieši īstenībā ir zemnieki, lauksaimnieki, un ka tas mums ir tā mūsu īstā vieta kaut kādā ziņā? Latviešiem ir saknes lauksaimniecībā, laukos, zemniecībā. Bet šobrīd 21. gadsimtā pasaule ļoti strauji mainās, un Latvija mainās līdzi, un tas, laikam, ir jāsaprot. Bet, ja mēs skatāmies vēsturē, tad es teiktu, ka visa latviskā kultūra ir gan attīstījusies, gan saglabājusies tieši laukos. Mēs esam gan mūsu dainas, gan mūsu dziesmas, tautstērpus, visu, kas saistīts ar amatniecību, ar māju būvniecību, mūsu kultūru vēsturisko mantojumu mēs esam saglabājuši tieši laukos. Un arī latviskums kā tāds ir bijis tieši laukos. Jo vēsturē skatoties, ir bijuši vairāk periodi, kad kāds Latvijā gribēja kaut ko pārvācot, pārkrievot, un pilsētās vairāk koncentrējās tieši vācu tautība, krievi, un latvieši bija tie, kas vairāk dzīvoja ārpus pilsētām un tur saglabāja to savu kultūru. Pat padomu laikos, ja mēs atgriežamies, tad toreiz aizliedz svinēt Jāņus. Jāņus nesvinēja pilsētās, bet daudz kur laukos vēl klusi, jā, bet svinēja Jāņus, kurināja ugunskurus, un tas, ko es gribu pateikt, ka gadsimtiem, neskatoties kādu varu, Latvijā ir bijusi lauki, bijusi tā vieta, kur mēs esam saglabājuši savu latvisko identitāti un kultūru. Un līdz ar to, protams, kā arī šajā mūsu identitātē ir šīs zemnieka saknes iekšā, tas, ka mēs katram gribējās pa zem parušināties, kaut ko izaudzēt, novākt ražu,